Par pūtēju ansambli Sigulda garo un raibo vēsturi varētu uzrakstīt romānu. Pašreizējā sastāvā dzīvespriecīgās melodijas jau 10 gadus izskan pilsētu un novadu svētkos. Ik gadu viņi piedalās arī Igaunijas pūtēju orķestra festivālā. Pamatkodolu veido kādreizējā Siguldas estrādes orķestra un pūtēju orķestra Satazeli vīri un viņa diriģents Jānis Raslavs. Nesanāca tā dzīvē, kā bija sapņots, kļūt par tādu mūziķu, bet pašdarbnieks pie Jāņa spēlē visu mūžu. Kā esmu atgriezies, tā visi gadi man pagājuši kopā ar viņu. Viņi ir sava darba fanātiķi un par mūziku varētu stāstīt stundām ilgi, bet samulst, kad jautājums ir par finansālu atbalstu. Mana visvājākā vieta ir neprasm lūgt, ja neteikt spēcīgāk naudu. Ja? Līdz ar to mēs esam nabagi. Osītim laikam gan šakatī veseli, bet vienam citam trompetistam šakatītāji ir koži sāst caurumi. Ja? Es varu parādīt arī savu žaketi. Tūplānā kāda izskatās krājumi. Ja? To publika, paldies Dievam, neredz. Ja? Un pat tiem tērpiem mēs esam joprojām vēl pateicīgi pūtēju orķestra Satazeli dibinātājiem. Taču nabadzības dēļ jau neies lepnumu zaudēt. Zālē pulcējas ļaudis, un viņiem svarīgāk par 25 gadu seniem kožu sēstiem tērpiem ir mūzika, un viņu dziesmas joprojām skan. Viesvidū arī komponists un ģitārists Stīvs Bek, kurš vienīgais Austrijā komponē arī dziesmas latviešu valodā. Pūtēju mūzika man bija ļoti forši satikšana pirmoreiz Jāni Austrijā. Un tad es kaut kas sāk strādāt, pēkšņi viņš man ielūdz, teica, ka es varu spēlēt arī šeit, un tad tas aug vienkārši. Man viņa stils ļoti patika. Jubilejas reizē līdz ar Puķi jaunā novada vadība dāvā nošu pūts un sola, ka tikšot atrisināts arī tērpu jautājums. Neraugoties uz problēmām, pūtēji ir pārliecināti, ka gaiss Siguldā tauru skaņās viļņosies arī turpmāk un pienāks diena, kad ārzemnieki viņu instrumentus nefotografēs kā antikvāras vērtības.